gribētu varbūt sākt ar tādu jautājumu tev, kas man šķiet, ko vienmēr cilvēki apkārt var novērtēt, un es domāju novērtē, ka tu esi cilvēks, kas dalās ar savu stāstu, un to ir izstāstījis arī, kā tu sacīti, caur dokumentālo filmu, un tā tālāk ir runājis par to, kāpēc tev ir svarīgi, un kāpēc tu neatteici arī šoreiz, kad tevi uzrunāja. Es ticu, ka mēs cilvēki varam dalīties ne tikai tajā patīkamā un priekapilnajā, bet arī nērtajā un tajā, kas varbūt ir grūts, izaicinošs un smags, tādējādi viens otru spēcinot, iedrošinot, iedvesmojot. Jo ne jau es vienīgā esmu tā, kas ir savā mūžā saskārusies ar šo diagnozi. Tādu sieviešu ir ļoti, ļoti daudz. Un es atceros savus pirmos impulsus, ko es darīju, tad, kad es uzzināju diagnozi. Es principā googlēju un es mēģināju atrast pieredzes stāstus, īstas dzīves sievietes, kuras tam ir izgājušas cauri. Un tas iespējams ir tāds tā kā viens no galvenajiem maniem vadmotīviem, kāpēc par šo es toreiz izlēmu runāt un dalīties. Tāpēc, ka man pašai palīdzēja citu sieviešu pieredzes stāsti. Tā pirmā tava reakcija, kad tu meklēji informāciju Googlā un meklēji sievietes, kas varbūt ir piedzīvojuši ko līdzīgu vai piedzīvo ko līdzīgu. Un tad nākamā tāda arī, protams, nopietnā sastapšanās ir, ka tu satiecies jau ar ārstiem. Kā tu raksturo to savu attiecību veidošanu, kāda tev bija ar ārstiem, kas jau kļuva par taviem ārstējošiem ārstiem slimnīcā šeit, kur mēs tiekamies šodien? Es izjūtu pirmkārt ļoti lielu pateicību, ka es nonācu tieši šeit Stradiņos, krūts slimību centrā pie doktora Irmeja. Mēs bieži dzirdam šos negatīvos stāstus par Latvijas medicīnas sistēmu, par to, ka ir nepieejami ārsti, nepieejami izmeklējumi, garas rindas un tā tālāk. Nekas no tā neatiecas uz manu konkrēto pieredzi. Es godīgi sakot, Stradiņos pie Irmeja jutos un turpinu justies, kad es viņu apmeklēju uz regulāriem check-upiem kā Šveices privāta klīnikā. No gan doktora Irmeja, gan no visa krūts slimību centra strāvo gan ļoti liela profesionalitāte. Profesionalitāte no viņiem kā no ārstiem, arī no procesa viedokļa, no procesa sakārtotības, cik ātri es kā pacients nokļūstu no viena speciālista pie otra, no viena izmeklējuma pie otra, gan arī ļoti liela cilvēcība. Tiešām ļoti, ļoti liela cilvēcība un ļoti liels siltums gan no ārstiem, gan no cita medicīniskā personāla. Man tiešām ir ļoti liels prieks un visam pāri arī liels lepnums par to, kādā līmenī patiesībā mums ir pieejami šādi medicīnas pakalpojumi un piedāvājumi manā konkrētajā gadījumā, ko es vienmēr vēlos akcentēt, ka šis viss ir bez maksas, tikai ar samērā minimālām pacientu iemaksām, kas, manuprāt, arī ir ļoti, ļoti, ļoti nenovērtēts. Mēs bieži dzirdam šos skaļos stāstus, ka kaut ko nekompensē, ka kaut kas pietrūkst, bet ir virkne šādu stāstu kā man, kur valsts principā nosacīts pilnībā visu, ir labākie, modernākie diagnostikas aparāti, ir fantastiski profesionāļi un sirds silti cilvēki, ārsti. Tajā ārstniecības procesā, kas varbūt bija tas, kas tev kā pacientam bija svarīgi, tās galvenās lietas? Es esmu tāds cilvēks, kas ļoti izvērtē, un neslēpšu, ka pirms satikšanās ar doktoru Irmeju es arī biju Gaļezerā. Principā savu diagnozi es uzzināju tieši tur pie viena cita onkologa, mamologa, un es nonākot pie doktora Irmeja krūts slimību centrā, sajūtu pilnīgi citu šo atmosfēru. Tas ir tas, ko es teicu. Atmosfēra, kur valda ļoti liela, manuprāt, kā es to izjūtu, cilvēcība, ļoti liela sirsnība un tajā pašā laikā liela profesionalitāte. Nacionālais veselības dienests šobrīd atbalsta arī sievietēm krūts rekonstrukciju. Un jau mēs runājām, ka pirmajos principā 7 gada mēnešos jau tas budžets ir izpildīts par 75%, ka ir ļoti daudz sieviešu, kurām arī ir bijuši šī nepieciešamība. Kā tev šķiet, cik arī tas ir liels solis? Un tu noteikti arī esi runājusi ar citām sievietēm, un tu esi jutusi varbūt to emociju, kas valda gaisā par to, ka sievietēm tagad ir tā iespēja, ka viņas var principā veicot arī onkoloģisko operāciju reizē arī nezaudēt, piemēram, krūti, bet viņas pamostās un viņām nav tas mirklis, kad viņas, piemēram, ir bez krūts. Es domāju, ka tas ir fantastiski un tas ir vēl viens piemērs, ko mēs noteikti varam
uzsvērt par Latvijas medicīnas sistēmu, ka nav viss tik slikti, ir patiesībā ļoti, ļoti labi. Tas ir tiešām fantastiski, jo šī krūts rekonstrukcija, tieši tā kā tu saki, agrāk nebija valsts finansēta, un tas ir samērā dārgs prieks, ja to grib darīt privāti, un ne visi to var atļauties. Ja mēs aplūkojam sievieti, no šīs ķermeniskās prizmas, tad krūtis ir sievišķības simbols, un skaidrs, ka ja matu zaudēšana sievietei ir izaicinoša, un neviena īpaši ar to nelepojās, labi, tas ir varbūt skaļi teikts, bet man arī nebija ļoti ērti staigāt pilnīgi kailē, bez matiem, bez uzacīm, bez skropstām. Tad skaidrs, ka krūts zaudēšana arī ir ļoti emocionāli izaicinoša. Un tas, ka ir iespēja izmantot šo valsts apmaksāto krūts rekonstrukciju, tas ir fantastiski. Tas tiešām ir ļoti, ļoti fantastiski. Domājot par to, ka oktobrs arī ir sieviešu krūts veselības mēnesis, kas varbūt būtu tas, ko tev būtu svarīgi pateikt cilvēkiem mums apkārt? Droši vien, ka tas attiecās gan uz sievietēm, gan uz vīriešiem, kas ir sievietēm blakus. Tām sievietēm, kuras saskarās ar diagnozi krūts vēzis un ir šobrīd kaut kādā šajā procesā, skanēs paradoksāli, bet es tā kā novēlētu šo uztvert kā iespēju uz mirkli sevi, patiešām sevi likt kā prioritāti un pievērsties sev, primāri savai veselībai, savai dzīvībai kaut kādā ziņā, savam priekam, un tikai tad visiem pārējiem. Un kaut kādā ziņā arī tas ir tas, ko arī plašāk mēs katrs varam viens otram novēlēt, pilnībā veseliem cilvēkiem, pilnībā visiem, atrast brīžus ikdienā, pievērsties sev. Jo tad, kad mūsos ir, mēs varam dot. Kad mūsos nav, ko mēs varam iedot. Un man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Dzīvot, rūpēties par citiem, bet tomēr atcerēties, ka ir brīži, kad mums ir gandrīz pienākums pašiem pret sevi, pievērsties sev.